Šodien es dodos uz Kannām, sāku savu ceļu Marseļā, braucu ar franču ātrvilcienu. Ceļā man būs nedaudz vairāk kā 2 stundas. Biļete maksāja 27 eiro un braukšu ar 2-stāvīgo vilcienu pirmo reizi. Šo te 2-stāvīgo ātrvilcienu sauc par TGV Duplex, kas ir tāda kā franču vilcienu ikona. Vietu es pati nepirku, nerezervēju, to man piešķīra automātiski. Un būšu es 2. stāvā. Un Kannās es pavadīšu 4 naktis ar domu, ka no turienes braukāt dienas izbraukumos vēl uz Nīcu un Monako. Braucam! Un šodien ir 2. jūnijas, otrdiena. Pirmdien vēl vakarā es jau lidoju mājās, tā kā mans ceļojums jau ir krietni otrajā pusē. Tagad pagaidām 9:30 no rīta ir 23 grādi, un Marseļā šodien sola pērkonu negaisu, tāpēc es ļoti laicīgi arī tieku prom no šejienes. Esmu Vācijā, man bija tikai 5 minūšu gājiens no viesnīcas, un es skatos, ka rādās, jā, mans vilciens ir laicīgi, bet vēl nav parādīts, uz kura perona man ir jākāpj, no kura ceļa attiek mans vilciens. Lai gan viņš ir 10:15 un tagad gandrīz bez 15:10. Pagāja pāris minūtes un rādās, ka vilciens kavē 5 minūtes, bet šeit vismaz ir tā, ka rakstīts 3 valodās, angļu ieskaitot. Nīmā man rādījās tikai franču valodā. Un vispār Marseļas stacija ir pietiekami vienkārši, jo visi peroni atrodas zem viena angāra, vienā stāvā. Līdz ar to vienkārši jāiet garumā un jāmeklē savs burtiņš, no kura tu izbrauc. Un biļetes nav nekur jāvalidē, ja tas ir QR kods telefonā vai izdrukāts, ja tā biļete ir pirkta internetā, kā to darīju es jau vairāk kā mēnesi atpakaļ. Un tad vienkārši eju vilcienā, parādi biļeti, ja vispār konduktors prasa, jo bieži vien ir bijis tā, ka man vispār nepaprasa. Šeit atkal ar kaut kādiem konkrētiem vilcieniem braucot būs vārtiņi priekšā, un tad vienīgi jānoskenē sava biļete pie vārtiņiem, lai vispār tiktu iekšā pie sava vilciena. Nu, esmu vilcienā uz Kannām. Gājiens gan līdz vilcienam bija ļoti ātrs, jo tikai 11 minūtes pirms vilciena pienākšanas, pat 10 minūtes pirms vilciena atnākšanas parādījās, kura platforma. Un tad pie platformas tad automātiskie vārtiņi nestrādāja, stāvēja vienkārši cilvēki, darbinieki un skenēja biļetes, ielaida visus iekšā, un es pat vēl nebiju paspējusi aiziet līdz savam vagonam, jo vagonu šeit ir nenormāli daudz un lieli, un te ir tā kā 2 vilcieni savienoti kopā. Tā kā te noteikti ir vairāk kā 10 vagoni, un es nebiju paspējusi vēl aiziet līdz savējam, kad vilciens jau īstenībā bija piebraucis. Protams, nebija nekāds uztraukums, ka aizbrauks bez manis, tāpēc, ka cilvēki vēl kāpa ārā un daudz cilvēku vēl gāja līdz savam vagonam. Bet, jā, man vēl diezgan liels gājiens bija priekšā, lai vispār tiktu. Vilciens vispār jau bija pilns, tātad brauc no kaut kurienes tālienes, un pirmajā stāvā nebija, kur nolikt čemodānu, tāpēc es uznesu to augšā. Te ir tādas spirāla veida kāpnītes, nav, protams, tas kāpiens augsts, bet jā, bija čemodāns jāuznes, nu tad vismaz te augšā 2. stāvā, tad es viņu atstāju. Un šeit pozitīvi tas, ka man ir rozete, un tad vēl arī izrādās, ka nejauši piešķirtā vieta man ir pie loga, kā vienmēr te ir arī galdiņi, atkritumu tvertnīte. Tādā ziņā ērti, viss ok. Un viens vagons šeit ir kā kafejnīca, kur var iet pēc kafijas un pulciņām. Esmu Kannās, gribēju parādīt vilcienu. Ir no tā paša gala, tur pat nevar redzēt, cik viņš ir tālu. Un vēl tur priekšā arī pat galu nevar redzēt. Tā kā jā, šitik te milzīgs 2-stāvīgs vilciens bija. Atbraucām tieši laikā, bez jebkādas kavēšanās. Pa
ceļam bija 2 pieturas, un vilciens vispār iet līdz Nīcai. Līdz ko izēja ārā, uzreiz takši, autobusi, palmas, skaisti skati. Ir arī vējiņš, iespējams būs pērkona negaiss, tā kā neizbēgu pilnībā no viņa. Bet nu redzēsim, kā realitātē būs, varbūt aizies garām. Līdz viesnīcai man ir 18 minūšu gājiens. Domāju, ka mēģināšu iet ar čemodānu. Neliekas, ka tas varētu būt ļoti grūti, es tā ceru. Es biju aizrakstījusi viesnīcai, vai būtu iespējams iečkoties jau no 12:00. Viņi man nesen atsūtīja ziņu, ka numuriņš tiešām būs pieejams no 12:00. Nu, pa galveno šoseju esmu aizgājusi līdz savai viesnīcai, kas izrādās ir dzīvoklītis. Un es norezervēju dzīvokli, pat nesapratu, ko norezervēju. Bet dzīvokļa īpašnieks pats mani sagaidīja, ielaida jau vienos, jau bija visu iztīrījis, visu parādīja, kur man kas te stāv, kur ir Wi-Fi, kur ir veļas mašīna. Kāds man ir balkons skaists. Nu, skats tā uz kokiem, bet tāpat feini. Līdz jūrai viņš teica, man ir 5 minūšu gājiens, pastāstīja, ka Kannās vispār ir izstaigājams mierīgi ar kājām, nekādu transportu nevajag. 4 naktis samaksāju 280 eiro, un es jau arī iepriekš stāstīju, kā vispār es gribēju palikt Nīcā un bāzēties Nīcā šīs 4 naktis, bet, diemžēl, nokavēju rezervēt vispār kaut ko tur. Mēnesi iepriekš ir pavēlu, vajadzēja 2-3 mēnešus iepriekš Nīcā rezervēt, tad būtu bijuši lētāki varianti un vispār kaut kādi vairāk varianti. Beigās izlēmu tomēr bāzēties Kannās, jo es ietaupīju 200 eiro, tāpēc, ka Nīcā viss, kas bija palicis pāri, sākās ar 500 eiro pa 4 naktīm. Un dzīvokļa īpašnieks gan teica, ka šonedēļ nelīšot, ka nebūs lietus. Man vēl joprojām rādās, ka būs negaiss. 5 minūšu gājiens un esmu Vecpilsētā. Uzkāpu bišķiņu kalniņā un kāds te skats uz ostu. Un te kur arī ir mans mīļais vilcieniņš. Bet nu šeit gan es nebraukšu. Šeit jau nu tiešām visu var izstaigāt. Tumšāks kaut kāds mākonis nāk. Cerams, ka aizies garām. Un Kannu zīme arī kalniņā, tikai esmu no otras puses. Te jau kāds uzmācās turistiem, mēģina pierunāt, pieskarsties baložiem, baltajiem. Nu tā, bija jāskrien prom. Un viena meitene arī teica, negribu. Atkal ir problēma. Ir 2:30 dienā, bet restorāni nestrādā. Veras vaļā tikai atkal tagad uz vakariņām.
Es gribu ēst. Es lasīju, ka labāk ir ēst tieši šeit, vecpilsētā, nevis uz galvenās promenādes, jo tur ir dārgāk, bet te viss ir ciet. Būs jāmeklē kaut kādi citi varianti. Vienīgais, kas man spīdēja, bija bulciņu veikals, bet paveicās, ka šajā bulciņu veikalā bija arī sāļie varianti un tā kā pusdienu varianti. Bija dažādas grauzdātas maizītes, un es paņēmu maizīti ar tomātiem un sieru un kapučīno un samaksāju par šo 10,20. Viņiem bija arī līdzņemšanai, piemēram, tāda porcija lasis ar biezeni, bet viņi šeit neuzsilda, līdz ar to tāpēc es nepaņēmu, bet labāk būtu gribējis to. Tad bija arī tunča salātiņi, vistas salātiņi. Tā kā izvēle arī sāļajām opcijām bija. Tāds skats netālu no ostas esmu. Maizīte un kafija ļoti garšīga. Starp citu, kas man Francijā gan labāk garšo nekā Spānijā, ir kafija. Bet tā kopumā es jau arī iepriekš teicu, ka, man liekas, Spānijā ir garšīgāks ēdiens un veikalos, piemēram, pie gatavajiem produktiem un vispār pie produktiem, ir viss kaut kas interesantāks, garšīgāks, radošāks, veselīgie varianti ir daudz vairāk. Francijā pārsvarā, ja es mēģinu atrast kaut ko gatavu, tad tas ir vai nu ar daudz sieru, majonēzi, nezinu, tāds liekas ļoti taukains. Un tā kā vējš baig dzenētos mākoņus, tad es pagaidām pastaigāšu te pa ieliņām, centra virzienā. Un galvenais būšu kaut kur starp iestādēm, kurās var ieskriet un paslēpties no lietus. Jā, un skatos arī tie restorāni, kas ir vaļā. Tur tikai cilvēki dzer dzērienus, neviens neēd. Kalnā augšā, augstumā es redzu Kannu zīmi, aiz kuras es nesen biju. Ļoti skaisti. Pagaidām man ļoti patīk šeit. Turistu ir ļoti daudz vairāk nekā es domāju. Es nezinu, kāpēc es domāju, ka šeit būs nedaudz mazāk, mierīgāk, bet turistu ir daudz. Bet ir droši ļoti. Un nav jau arī tā, ka es nezinu, nav kur apsēsties, nav kur paiet garām. Vienkārši tādu, ka tu jūti to kustību visu laiku. Un pirmo reizi man ceļojuma laikā tagad ir palicis vēsi, tāpēc, ka ir ļoti vēss vējš. Un man tagad tā bišķiņa zosāda ir, jā. Man vienalga, es turos, es esmu Francijas dienvidos, neiešu pakaļ jākai. Tāpat es domāju, ka tie mākoņi aizies prom un tad jau atkal būs karsts, jo tajā momentā, kad es gāju no stacijas līdz viesnīcai, tad gan bija karsti. Līdz ar to, jā, laikapstākļi un temperatūra arī var mainīties. Tā diezgan ātri. Tā, kāpēc šeit kāds kaut ko ēd šitajā restorānā? Free kartupeļus es redzu, ka ēd. Varbūt tās ir tikai tās tapas, tikai uzkodas. Nē, kaut ko jau var atrast. Nav tā, ka pilnīgi nekur neko nebaro. Esmu nonākusi līdz kongresa namam, kurā notiek Kannu kinofestivāls. Un izskatās, ka šodien ir kaut kāds, varbūt IT pasākums. Un ir izlikts zaļais paklājs, ne sarkanais. Parastajiem cilvēkiem ieeja slēgta, bet varam vienkārši
apbrīnot šo te zāli. Nezinu, jānāk, te būs kādu citu dienu līdz tejienei. Varbūt būs izlikts sarkanais paklājs, un tad jau varēs uzkāpt arī pa to. Un pretī ir Chanel, Dolce Gabbana, Dior veikali, Prada vēl redzu, skaists ēkas, palmas. Pati ēka kā ēka, arhitektūra tā, man liekas, nekas īpašs, bet tā pievienotā vērtība jau ir tas, protams, kinofestivāls un tas, ka šeit sabrauc visas kino slavenības un vairāk kā 400 slavenību roknospiedumi var staigāt un meklēt, vai ir kāds, kurš patīk. Sāka jau no pagājušā gadsimta atstāt, kas man te pirmais pazīstamais Spikes Lee 91. gadā atstājis savu. Norobežojuši lielu teritoriju. Notiek kaut kāds Data Cloud Global kongress. Bet te ir pieeja arī Smilšu pludmalei. Kā tā, neviens nepaldās. Ļoti liela viļņi, vējš, tāpēc arī neviens nepeldās un tiešām ir vēsi. Noteikti tas nav populārs skats, ka vasarā Kannās centrā pludmalē vispār knapi ir cilvēki. Pieņemu, ka ja tagad būtu karsts, silts laiks, te viss būtu pilns. Un Kannu zilie krēsliņi, kas izrādās arī ir tādi zīmīgi šai pilsētai. Vienkārši ar to, ka tie ir zili krēsli, uz kuriem cilvēki sēž un skatās uz jūru. Un redzu arī pirmo restorānu, kas ir tieši uz pludmales. Neviens nē tagad. Jā, viņi ir arī uzrakstījuši, ka tā kā varas ciet 4. Tagad ir bez 7:4. Varbūt vērsies vēlāk atkal vaļā. Un kādas tad te ir cenas? Starteriem uzkodām 23, 29 eiro. Tārtari salāti 35 eiro. Pasta 32. Gaļa 35, 38. Zivs 35, 8,40. Porcija vesela zivs 2 cilvēkiem 90 eiro. Jā. Tā, pa dārgo. Un vēl šeit pa 35 eiro var paņemt krēslu, kas ir pludmales krēsls. Dvieli pa 9 eiro. Vēl viens restorāns blakus, bet šeit gan izskatās pilnīgi pilns, un tie neslēgsies ciet, izskatās, ka 4 strādā, un tur ir pilns ar cilvēkiem no konferences. Cenas tā tādas pašas ēdienkartei. Tad tā var iet, un tad izvēlēties, kurā restorānā piestāt. Ja gribās pašā pludmalē būt, skaisti jau bez gala. Un arī Tirkijas zils ūdens, starp citu. Kur arī vēsturiskā luksusa viesnīca Carlton. Starp citu, virs Carltona uzraksta, tas ir Rolex pulkstenis, kas tur rēgojās. Viesnīcas pakājē ir arī restorāns kaut kāds, un es te paskatos cenas. Tā kā ļoti nav. Es domāju, ka būs vēl dārgāk, bet ir kaut kādas porcijas 28 eiro, 40 eiro. Salāts ar karaļa krabi ir 72 eiro.
deserts, kas tas par desertu 180 eiro. Kaut kas tā, bet, jā, pa 38 eiro var kaut kādu vagju apēst. Tā. Bet tev papildus jāņem ar piedevas no 12 līdz 25 eiro. Un tad pa ielas otru pusi atpakaļ. Te ir šie te luksusa veikali. Kazino arī redzēju. Marriott hotelis. Vēl, jā. Luksusa viesnīcas un luksusa veikali. Rekurzienā veikaliņā luksusa var paskatīties arī cenas un ko viņi mums piedāvā. Kimono pa 2200 eiro, tā ir dārgākā kleita. Pārējās es nesaprotu. Pantaloni varētu būt bikses 1350. Tā. Te rekur ceļ jaunu viesnīcu, kur būs 18 luksusa apartamenti un 3 penthausi. Lielveikals, kurā 4:30 vakarā jau vairs nekas nestrādā, bet var iziet tam cauri un caur skatlogiem paskatīties, ko pārdod. Bet te uzreiz izejot ārā uz ielas, gan veikaliņi strādā. Tomēr sāka līt un arī bišķiņi zibeņo. Es esmu paslēpusies vienkārši kaut kur zem jumtiņa. Man gan ir mugursomas pārvalks, ūdens necaurlaidīgais pa lielam. Es varu skriet pa lietu atpakaļ, bet man ir kaut kādas 15 minūtes līdz saviem apartamentiem. Līdz ar to es domāju, labāk varbūt es nogaidīšu, cerot, ka nebūs ilgi tas lietus. Tomēr ilgi es vairs zem jumtiņa nestāvēju, tāpēc, ka lietus beigās solījās, ka būs kādu stundu. Un tāpēc es tomēr gāju uz saviem apartamentiem. Nedaudz saliju, bet nebija tik traki, kamēr es biju aizgājusi, tikmēr jau norimās. Un tāpēc tam, kad es jau biju iekšā, tad jau atkal sāka līt vairāk. Bet kopumā lija aptuveni 2 stundas. Bet tā vairāk, tā mazāk, tā vairāk, tā mazāk. Un iepriekš pa dienu, kad es biju staigājusies, es biju noskatījusi vienu restorāniņu jūras velšu un iešu tagad skatīt, vai būs vietiņa. Ceru, ka jā, ir 7 vakarā un domāju, ka viņi arī jau sāk servēt vakariņas, vispār dot kā tādas. Mākoņi arī jau ir aizdzīti, tumšie, debesis jau smukākas.
Mierīgi tiku tajā restorāniņā, kuru biju noskatījusi. Mana metode nākt 7 vakarā strādāja, jo visi vēl nebija paspējuši sanākt, bija diezgan tukšs. Un es tur biju gandrīz līdz 9 vakarā, un 9 jau bija pilns. Vispār man tā vieta uzrunāja, jo viņiem bija tāda reklāmiņa, ka 6 austeres un glāze vīna pa 18 eiro. Tāpēc es arī uzķēros. Bija ļoti garšīga. Vispār likās, ka tā ir kaut kāda šķirne, ko es nebiju vēl mēģinājusi. Un paņēmu arī mīdijas vīna mērcē, jo tās bija pie atsauksmēm ievietotas kā ļoti labs ēdiens, garšīgs. Zinu, ka man garšo. Īstenībā pati arī tādas gatavoju, bet šeit tiešām varēja just, ka tās ir svaigas un tās nav saldētas, jo mājās mēs, protams, taisam no saldētām mīdijām un tā garša pavisam citādāka. Tādas mēs mājās nevaram uztaisīt. Bija ļoti, ļoti labi un man liekas, ka viņi tajā mērcē neliek sviestu. Mēs vīna mērcē liekam sviestu, tad citreiz vajadzēs pamēģināt bez sviestu, jo viņas bija tādas ļoti vieglas, svaigas un tā, ātri pagatavotas. Jā, ļoti jauki, viesmīlis runāja angliski. Ļoti viegli komunicēt. Beigās rēķins man bija 60 eiro. Tās bija austeres, mīdijas un 3 glāzes vīna. It kā kopumā jau pat liekas ok. Tāda pirmā diena Kannās. Pa lielam īstenībā es jau esmu bezmaz vai izstaigājusi visu, ko var Kannās izstaigāt. Labi, ir vēl Tālais gals, protams, un vēl dažas paralēlās ieliņas, bet kopumā tā. Rīt tad jau jādodas jaunos piedzīvojumos. Ir klāt nākamais rīts un es esmu Monte Carlo, Monako. Man bija stundas brauciens, tie ir 55 kilometri. Bija ļoti daudz pieturu, bet es braucu ar citu zīmolu, ar franču Zoe. Tas ir starppilsētu vilciens. Biļete maksāja 13 eiro. Šī ir biļete, ko es nebiju pirkusi iepriekš. Laicīgi, jo šie vilcieni brauc ik pa 11 minūtēm. Šeit interesanti arī tas, ka nav vietu rezervācija. Līdz ar to tu vari apsēsties, kur tu gribi, kā tev paveicās, kā sanāk. Bija arī cilvēki, kuri stāvēja kājās dažus momentus, bet cilvēku masas mainījās visu laiku, tāpēc, ka mēs braucām gar visu Franču rivjēru un piestājām pilnīgi katrā mazajā ciematiņā. Visi kurortu ciematiņi, viss. Šeit stacijas iekšpusē gan nebija nekas īpašs, un es arī izkāpu pa kaut kādu citu izeju, jo man stāstīja, ka pati stacija arī ir skaista, tā arī ir jāredz, bet es laikam aizgāju uz kaut kādu ne to virzienu, un es pagaidām neesmu viņu redzējusi, diemžēl. Bet laiks šodien ir labs, 23 grādi, ļoti silti, ļoti patīkami. Monako ir vispār visdrošākā vieta pasaulē pat, tāpēc, ka uz 60 ar kaut ko cilvēkiem šeit ir viens policists. Tā kā, jā. Un, protams, šeit jau dzīvo vai atpūšās tikai ļoti bagāti cilvēki. Parastais turists tā atbrauc vienkārši paskatīties. Viesnīcas es skatījos Booking lapā. Vislētākā, ko es redzēju, bija 2000 eiro par vienu nakti, bet vispār bija 5 ciparu skaitļos viena nakts šeit viesnīcā.
šajās brīvdienās. Šeit notiks formulas sacensības. Un tad man izskatās, ka vienkārši viss jau ir nožogots, gatavojoties pie tām sacensībām. Es pieņemu, ka varbūt tad, kad formula nenotiek, tad šeit nav šie briesmīgie žogi, kas, protams, turistam, kurš vienkārši grib atnākt paskatīties pilsētu, ir tā. Ne ļoti simpātiski. Un esmu pie slavenā kazino Monte Carlo. Laikam es esmu paspējusi vēl, kad parastos cilvēkus bez dress koda laiž iekšā, bez maksas vai pa mazu maksu. Jāskatās būs, ka var atnākt paskatīties pašu kazino. Arī iepirkšanās šeit notiek. Tā. Ķiverītes par 110 eiro. Kad atslēga piekariņa pa 15. Lielā ķiverīte pa 330. Cepura pa 35. Paskatīsimies, šeit ir iekšā kafejnīca, kādas ir cenas. Kokteilis 26 eiro, bez alkohola kokteilis 18 eiro, šampanietis glāze 14 eiro, ēdiens, tā, espresso ir 6 eiro, kas vēl, nē, ēdienu es pat neredzu. Praktiski tikai dzērieni, tas ir bārs. Pudele šampanieša 210 eiro. Nāri, ko laikam šis kūciņas ir. Un pašu kazino zāli var apskatīt tikai līdz 2. Tagad kases jau ir ciet, ir bez 10:02, tā kā nelaiž, bet ir arī kaut kādi noteikumi, ko drīkst, ko nedrīkst. Lai nopirktu biļeti, obligāti ir jābūt pasei. Un ieeja maksā 20 eiro pieaugušajam. Nē, es samaloju nevis līdz 2, bet no 2, no 2:00. Ieeja 20 eiro pieaugušajam, un tāpēc arī tas stāv rinda un gaida. Es neteiktu, ka tā ir maza naudiņa. Mākslīgais intelekts teica, ka maza naudiņa. Bet šeit visur, kur es staigāju, šis viss ir pa velti, bet tā ir viena maza zāle. Somiņiem pa 295, pa 290. Tādas visādas lietas suvenīru veikalā. Un rekord tālumā var redzēt, ka saliktas jau tribīnes. Līdz ar to, nezinu, žēl. Man liekas, man personīgi traucē. Ja es šeit nebraucu skatīties formulu, tad, jo ir apgrūtināta staigāšana, ceļi bloķēti. Padomāts par gājējiem ir, protams, ka var izstaigāt, bet nav tas skats no labākajiem, nezinu. Man kaut kā traucē tas.
Starp citu, arī neaizdomājos, ka šeit taču man nestrādā internets. Nu kā, strādā, bet par maksu. Te ir viegli pārvietoties vienkārši kājām. Tad karti lieto kā papīra karti, bet tādā ziņā, ja es gribu uzzināt aptuveni laiku, vismaz kartē skatos, cik minūtes man ir gājiens. Tagad es to nevaru, vienkārši eju. Un arī atpakaļceļa biļeti es nenopirku, tāpēc vai nu būs to jādara automātā stacijā, vai nu kaut kur jāatrod Wi-Fi un jānopērk, jo es nezināju, cik tad ilgi es te gribēšu būt un cik reāli vajag laiku visu izstaigāt. Tāpat ir arī tādi maziņi kioskiņi. Ledus kafija 8 vai 9 eiro, smūtijas 9 eiro, vēl kaut kādi tur ledus kokteļi 7 eiro. Tā, kaut ko jau te atļauties var. Jā, rekur, un šeit jau vispār viss ir ciet. Tā ne skatu var izbaudīt, neko. Jā, rekur tribīnes jau. Tur neko dikti neredzam. Bet, pagaidām tāpat šī te ieliņa turistiem ir atstāta, tāpēc, ka šis ir tas asākais un lēnākais pagrieziens formulā. Fairmontas pagrieziens. Varam mēģināt kaut kā viņu ieraudzīt vismaz. Tā, un kur ir šis te pagrieziens. Varam. Pienākt var pavisam šādi. Pāriet pat pāri. Kur jau arī tur tālumā Formula 1 salikts Monako zīme. Lūk, šāds te pagrieziens, pa kuru brīvdienās brauks Formula. Un no šejienes tā tad ir arī iebraukšana Fairmontas viesnīcā. Pie šīs viesnīcas tad var paskatīties arī interesantas mašīnas. Pilsēta vispār ir daudz līmeņaina. Tālumā var redzēt, cik augsti kalni vēl pēc tam stiepjās aiz ēkām. Ir bezmaksas lifti, eskalātori, pa kuriem var pārvietoties. Vēl viens objekts, kuru es gribēju apmeklēt, Japāņu dārzs, kas esot veidots pēc ļoti striktiem noteikumiem, kā ir jāveido Japānas dārzs. Šeit viss tā ir izdarīts.
Un Monako ir otra mazākā valsts pasaulē. Mazāka vēl ir tikai Vatikāna. Mana draudzene, kas šeit bija mēnesi atpakaļ, teica, ka tad, kad es uz šejieni atbraukšu, tad es jutīšos kā no bada spēlēm, filmas un grāmatas pirmajā apriņķī. Tas ir tātad tas apriņķis, kas bija visbagātākais, kurā bija visi dārgumi, visi resursi, bagāti un vareni cilvēki, un pārējie apriņķi tātad bija arvien nabadzīgāki līdz 12, 13 apgabalam, kuriem nebija vispār nekā. Nu, jā. Es saprotu, ko viņi ar to gribēja teikt. Tagad eju zem Fairmontas viesnīcas. Tas ir tunelis, pa kuru arī brauc formula. Un tas arī ir kā turisma objekts. Vienīgi, nesmuki, jā, tagad tas žogs viss. Knapi var redzēt. Bet, jā, pa šo te tuneli tā tad brauc sacīkšu auto. Un pa kreisi ir jūra. Jā, un ja ka var redzēt visu taisa, kur priekš video operatoriem stendi. Tad nodrošina šīs malas. Šodien ir trešdiena, brauciens būs sestdien. Iespējams, piekdienā varētu būt izmēģinājumi, iesildīšanās. Tā kā, jā. Šeit šajā superjahtu ostā ir arī restorāns, kurā es redzu arī ir akvārijas ar dzīvniekiem. Cenas tur redzēju viss gan franču valodā, bet tādas tā kā plates 2 cilvēkiem, vai 140 eiro, vai 240 eiro bija varianti. Starp citu, šis turistu autobus hop on, hop off, tur, kur ir vairākas pieturas un kur tu vari kāpt ārā, nekāpt ārā, braukt ar to autobusu. Tad, ja tu izkāp pēc tam kāp atpakaļ nākamajā iekšā, maksā 25 eiro, kas ir īstenībā ļoti normāla cena. Tas ir vienai dienai. Tā kā, jā.
Un tad vēl te var paņemt kaut kādas kompleksa biļetes uz muzejiem un uz okeanāriju. Un tad arī tur 35, 28 eiro. Jo tagad, cik es biju paskatījusies, kādās citās pilsētās, bija arī cena 26 eiro. Man liekas, vienmēr zem 30. Un var dabūt arī laivu tūri ap Monako krastu 30 eiro cilvēkam. 50 minūtes vien tikai. Bet, gan jau. Tā. Bet, kopumā, jā, šausmīgs hauss šeit ir ostā. Visi brauc, strādnieki mēģina strādāt, turisti mēģina kaut ko redzēt. Viss ir ierobežots, jāsaprot, kur aiziet. Šis gan nav vērti. Tā jau kaut kā tur krītam viens otram virsū. Bet tas ir tikai šeit, ostā. Citur to tā nejūt. Kur sākas vēl tribīnes, ļoti daudz. Tepat, kur pie ostas. Oficiālajā reklāmā gan rādīts 4. līdz 7. jūnijas. Līdz ar to rītā tā tad jau kaut kas notiek. Kaut kas jau sākas rīt. Vienīgais diezgan traki. Tagad es nevaru normāli tikt prom no šejienes. Man ir jāiet viss garais gabals. Sanāk, tribīns visu nobloķē. Vai vajadzēja tur pie ostas ieejas jau iet atpakaļ, vai tagad es dabūšu, kur iet visu lielo gabalu. Šita gan foršas tribīnas te pie ūdens, tādas ekskluzīvas. Tā jau, ja interesē formula, tad jau tieši forši. Tagad gājējiem vispār nav vietas, kur iet. Ir jāiet reāli pa ceļu. Ārprāts. Pa šādiem te labirintiem jāiet. Kaut kur es te varbūt tikšu. Šī daļa vismaz bija interesanta pat man, kur jau tu redzi zināmos visus uzvārdus, kaut kādu reālo darbu, cik viņu tur var redzēt. Bet šis pat man bija interesanti. Kaut kā es tiku tomēr ārā no tās zonas, tiku augšā kalnā uz skaistu panorāmas skatu, un tagad sanāk man palika pēdējā Monako daļa, ko apskatīt. Tāda laikam zaļāka teritorija un arī princeses dārzi. Ceru, ka es kaut kā šeit tikšu līdz tiem. Un jā. Interesants
piemineklis aiz manis. Tad jau izstaigāt paskatīties. Jau ir 5 vakarā, tā kā es staigāju 4 stundas jau. Es pat tā nebiju domājusi, ka tik ilgi man aizņems, bet ok. Atradu pa ceļam labierīcības. Ar tām šeit īsti nav problēma. Vispār nekur īsti nav problēmu. Bieži vien gan maksas, bet, šis ir bezmaksas toaletes. Jā, lūk, šis ir neparasti. Līdz pat ūdenim, jā. Ūdenī iekšā stiepjās ēka. Wow. Jā, un šajā ēkā ir okeanārijs, Monako okeanārijs. Un tā es arī lasīju, ka pat ja neiet iekšā, tad ļoti iespaidīgi ir apskatīt pašu ēku. Un tieši ar to tā ir viss īpašākā, ka tā pilnīgi tā kā karājas klints malā. Tā, paskatījos intereses pēc biļeta pieaugušajam 25 eiro, kas ir īstenībā lētāk nekā Lisabonā, bet es nedomāju, ka šeit ir labāks. Lisabonā noteikti labāks, vismaz pēc apraksta. Es sapratu, ka šeit ir daudz mazāk, ko redzēt kā Lisabonā. Ļoti skaista ēka. Šī būs mīļākā ēka Monako. Ļoti iespaidīga ar tādām detaļām un perfekti saglabāta. Des adultes qui demandent le baptême, découvrent la foi ou sont déjà connus, qui n'ont jamais vraiment fréquenté. Te vēl kaut kāds reliģisks pasākums notiek. Un šeit ir arī Saint Martina dārzs, kas ir vaļā līdz 6:45. Un šeit nedrīkst piknikot, skeitot, braukt ar riteni. Tātad tikai mierīga pastaiga. Ar suņiem, starp citu, arī nevar šajā dārzā. Un tajā Japānas dārzā arī nevarēja ar suņiem. Man liekas, ka šī ainava ir tāda Monako vizītkarte. Un šeit tad rekur arī tādas vecpilsētas ieliņas mazākas.
O, šeit vispār ir gājēja iela. Beidzot. Beidzot gājēja iela. Jā, satiksme, protams, šodien traka. Kur arī normālā cenā maizītes. 7,50 var maizīt, pusdzērienu pa 9,50, 11,50, vēl pat ar augļiem. Te re, kur focaccia pa 7 eiro. Toster maizīte pa 7 eiro. Augļu trauciņš pa 7 eiro. Nu, re. Tā it kā badā nevar nomirt šeit. Ēst ir arī ko parastajam cilvēkam. Un arī restorānā te, piemēram, ir non-stop ēdiens, tātad nav jāgaida pauze. Un tur, piemēram, 3 ēdienu kārtas 35 eiro. Bet varēja arī lētāk paņemt, ja kaut kādu vienu ēdienu. Un aperols, piemēram, redzēju, 10 eiro, kas ir priekš Monako, tad jau ļoti, ļoti ciešami. Maziņa jau vecpilsēta, var teikt, ka pāris ielas, bet, skaisti jau. Un šī tātad ir Monako prinča pils, un šeit joprojām dzīvo Grimaldi karaliskā ģimene. Katru dienu 11:55 pils priekšā notiek svinīgā sardzes maiņas ceremonija, ko būtu vērts redzēt, ja es būtu bijusi tik agri. Te ir arī 2 skatu laukumi. Vienā pusē skatāmies uz prestižo Port Hercule ostu ar mega jahtām, un otrā uz jaunāko rajonu Fontville. Pat 1 eiro magnētus var atrast. Nekur nebija tik lēti. Re, kā izrādās. Es biju vēl gabaliņu no stacijas, bet tad es pamanīju zīmi uz staciju, kas ir tikai domāta gājējiem, un nonācu pa lielam pazemē uz šādu te tuneli, un izskatās, ka mēs te pilnīgi pataisno tieksim uz staciju. Lūk, šis ir wow! Es esmu stacijā 5 minūšu laikā, pat ātrāk, bet tā man izskatījās, ka, ja es ietu pa pilsētu, man izskatījās, ka tas būtu vismaz kaut kādu 20-15 minūšu gājiens. Superīgi!
Es beigās nopirku biļeti automātā, jo man jau nebija interneta, lai es varētu internetā nopirkt. Lai gan pēc tam es pieslēdzos Wi-Fi-am un būtu varējis to izdarīt tomēr arī telefonā. Bet te ir interesanti, ka vienkārši bija jāuzrāda savu gala pieturu, un pašam tad jāsaprot, kurš vilciens uz turieni brauc, tāpēc, ka tas nav domāts kaut kādam konkrētam vilcienam, konkrētam reisam. Vienkārši es paņēmu biļetu uz Kannām, viņa maksāja 12,80. Aprātā varēja maksāt gan ar karti, gan ar skaidru naudu. Un viss. Un tad šeit ir tikai 3 platformas. Uzreiz paskatos, ko uz Kannām iet kaut kāds 18:37 un pēc 10 minūtēm. Un viss, un braukšu. Mākslīgais intelekts man saka, ka man šādi biļeti esot noteikti jāvalidē, bet tie aparāti, vienīgie validācijas, kas ir šeit pieejami, viņi tā kā neskanē šo biļeti. Tāpēc es nezinu, es atradīšu konduktoru, rādīšu viņam un prasīšu, tad, vai man vajag validēt vai nē, jo tad viņi paši novalidēja, tu neesi novalidējis. Bet šīs biļetes ir QR kods, tāpēc nezinu, varbūt mākslīgais intelekts arī man kaut ko nepareizi saka. Un kopumā par Monako īstenībā pati pēdējā daļa bija pati mana mīļākā un kas pat bišķiņu uzlaboja manu garastāvokli un viedokli par Monako, jo zaļais parks, skaistie skati, panorāmas un vecpilsēta. Tas viss man ļoti, ļoti patika, jo vienkārši pārējais, ar ko slavens Monako, Monte Carlo, kazino, dārgas mašīnas, formula, tas mani īsti vispār neinteresē. Vai kaut kādas superjahtas, tas nav īsti man. Un tāpēc, tas sākums man tā kā jāskatās pēc savām interesēm. Vienmēr ir kaut kas tāds, kas liekas interesantāks, kaut kas garlaicīgāks, bet atbraukt noteikti ir vērts. Protams, skaisti skati, tīrs, drošs. Pārvietoties gan tā, nebija ļoti viegli, jo tiešām ir daudz līmeņu. Nevis viegli, pārvietoties bija viegli, bet saprast bija grūti, kur ir jāiet. Tā, bet kopumā viss labi. Man patika. Atpakaļ Kannās, braucām tāpat stundu un ar to pašu zoo pārvadātāju. Un kā izrādās, ka šo te biļeti, ko es nopirku, vispār drīkst izmantot tikai vietējos vilcienos. Ar viņu nedrīkst braukt ātra vilcienā. Tā kā man bija paveicies, ka tas, kas nāca uz Kannām, tas bija vietējais zoo. Biļetes tā arī nepārbaudīja. Īstenībā ne turp, ne atpakaļ nebija biļešu pārbaudas, tāpēc es nezinu, vai man bija kaut kur, vai man nebija kaut kur viņa jāvalidē. Nevienu citu es neredzēju, lai kāds to darītu. Tikai tiem, kam bija tāda, nezinu, vai tā ir vietējo kaut kāda karte vai mēneša biļete, kaut kāda speciālā vilciena biļete, tādu varēja noskanēt, bet tas aparāts to manējo biļeti galīgi neskanēja. Un arī no visas masas cilvēku to darīja tikai viena meitene. Tāpēc, Un no sākuma es vēl biju sabijusies, ka es visu stundu stāvēšu kājās, jo vilciens bija pārpilns. Un no sākuma es arī stāvēju kājās, bet pēc kaut kādām 2 pieturām es jau dabūju apsēsties. Tā kā es neko vēl nebiju ēdus, izņemot brokastis, tad es ļoti gribēju ēst, un man gribējās pastu. Es ieraudzīju vienkārši pašu pirmo itāļu vietiņu, un tur arī uzreiz apsēdos, un redzēju, ka pasta 12 eiro, ļoti normāla cena, pavisam tuvu stacijai, tā kā vakariņas šodien tādas. Ir nākamā diena, 4. jūnijas. Ārā ir 23 grādi, un es jau esmu Nīcā. Vilciens 38 minūtes, maksāja 9,70, atkal ar to pašu starppilsētu vilcienu zoo. Pirku biļeti savā Trainline aplikācijā, un pirmo reizi bija vilcienu kontrole. Lai gan man bija viss kārtībā, man biļeti ir, bet es tāpat normāli sabijos, man bija mini sirdsprieka. Bet vilcienu kontrole tāda nopietna. Cilvēki kaut kādi 6-7 ienāca pārbaudīt visu vilcienu. Paveicās man, ka es atkal sēdēju pie loga, skaisti skati. Ejam skatīties Nīcu. Sākšu es ar pusdienu meklēšanu,
jo es pamodos ļoti vēlu, 10:30. Es speciāli neko neēdu, nekādas brokastis, ne kafiju, neko, lai varētu šeit atrast pusdienas. Nīca ir liela pilsēta, un es biju domājusi aiziet uz kādu restorānu, kas ir ostā, un līdz ostai man bija 30 minūšu gājiens. Es nogāju kādas 20 minūtes, un man sākās nedaudz panika, jo es redzēju, ka daudz restorāni jau ir cieti. Atkal ir tā, ka neviens vairs neēd. Un tad es ieraudzīju vienu restorānu pavisam netālu no ostas, bet līdz ostai netiku, piestāju tajā restorānā. Konkrēti tas ir Jūrasvelšu restorāns, tur cilvēki vēl ēda. Un viņi strādā visu dienu, bez pauzēm. Un tā es arī tur paliku, jo man likās, ka es atkal citādāk palikšu bez pusdienām un būs jāēd kaut kāda maizīte. Piesēdos tur. Un, jā, cenas dārgas. Es par 2 ēdieniem un kafiju atstāju 50 eiro. Rēķins man bija 47,50. Viens ēdiens, ko es paņēmu, bija tunča tartars. Tas bija ļoti garšīgs, un viņam vēl interesanti tas, ka bija rikotas siers pa virsu. Tas tunčis bija arī marinēts, nevis vienkārši tāds svaigs sagriezts. Līdz ar to, jā, tāds citādāks es tādu nebiju ēdusi. Un otrs bija zivju zupa, bet tā gan man kaut kā īsti negaršoja. Smaržoja viņa labi pēc zivīm, bet garšot, vienkārši bija pārāk daudz garšvielas un viss kaut kā iekšā, ka es pat nesapratu īsti. Man pa daudz garšvielu un pa daudz viss kā sabērts bija. Vēl interesanti atšķirība, kā Latvijā un šeit dienvidos apkalpošanas kultūra un viss. Mums ir daudz augstāka. Es jau, man liekas, esmu teikusi, ka viņiem tā bišķiņi diezgan tā vienalga. Šis ir diezgan dārgs tāds restorāns skaitās, ļoti labā vietā, bet, piemēram, uz galdiem nav galdautu, ja galds ir tāds, kāds viņš ir. Viņš ir notīrīts, bet, ja saskrāpēts, nolietots, to visu var redzēt. Tāda vispār šeit visu laiku tā ir problēma, ka nav salvešu. Nav salvešu uz galdiem, nekur nav. Un šodien vēl bija tāda situācija, ka vispirms man iedeva to tunsi, un tad man bija dakša un nazītis. Kad es pabeidzu, es atstāju dakšu un nazīti uz šķīvja. Un, protams, kā nazītis ļoti netīrs man bija, es viņu lietoju. Un tad pēc tam nākamajai bija jānāk zupai, un viesmīla atnāk, viņa paņem to manu šķīvi, bet no viņa noņem nost to nazīti un saka, es jums atstāšu ar domu, ka jums tas vēl var noderēt. Un noliek to netīro nazīti man uz salvetes un blakus karoti iedod. Un es tādu bišķiņu iesmējos, saku, ok, labi. Zupai man, protams, to nazīti nevajadzēja. Man arī vienalga, es ar to nazīti ēdu, es varu ēst arī kādu citu ēdienu ar viņu. Bet vienkārši tas, ka pie mums tā nekad nenotiktu būt nazīts novāks un atnests jauns nazīts. Tā, šis atradums man gan liekas wow, jo Nīcā ir bezmaksas ūdens aparāts un tur ir arī gāzēts ūdens. Var izvēlēties gāzētu vai negāzētu. Tā. Šī jau man liekas, pilnīgi tāda superīga ekstra. Piepildīju savu ūdens pudeli ar gāzētu ūdeni, protams. Nīcas osta ir maza, bet ļoti skaists skats. Un man liekas brīnišķīgi, ka šeit arī tramvajs piestāja tieši ostā. Esmu nejauši tikusi uz kaut kādu kabrioletu skati pasākumu. Pat veikaliņš mums likts ir.
Un īstenībā viens mīnus Nīcai ir tas, ka šeit ir akmens pludmales. Tādēļ plusiņš Kannām par to vien, ka tur ir smilšainās pludmales. Līdz ar to tagad jau pat vairāk izbraukājot, es īstenībā saprotu, ka Kannas bija ļoti laba izvēle beigās. Tā nebija izvēle, ko es brīvprātīgi izvēlējos. Tā nebija mana pirmā izvēle, kur bāzēties. Bet īstenībā Kannas ir vislabākā vieta, kur bāzēties priekš manis. Jo Nīcā var bāzēties, ja dikti gribās visu viņu izpētīt, jo tad tiešām ir nenormāli daudz ko darīt. Viņa ir liela. Es uzskatu, ka viņa tā vienā dienā nevar izbraukāt. Pilis, dārzus, tie paši muzeji, visi ļoti daudz ko darīt. Bet tā kā man bija ļoti man ir ļoti atbraukt šeit vienu dienu, vienkārši izpētīt, paskatīties pilsētu, uzzināt, kā tā izskatās, redzēt kaut kādus top objektus, tad priekš manis īstenībā labi, ka tā sanāca, ka es esmu Kannās. Par Kannām arī es internetā lasīju, ka tur tā it kā pārāk mierīgi, pārāk klusi, nav ko darīt, tur tikai pensionāri, bet es vispār neko no tā nejūtu. Es tam pilnībā nepiekrītu, un tāpēc īstenībā es no sākuma skatījos Kannām tā skeptiski, bet beigās nē. Pareizā izvēle. Ļoti labi, ka man tā viss sanāca. Restorāni viss strādā, ielas ir gaišas, drošas. Man patīk, ka viss ir pastaigas attālumā. Nav nekad jāuztraucās, ka kaut kur būs jāiet tālāk par 15 minūtēm. Ja? Nekur es tur baigi tālāk neesmu gājusi. Restorāni, nakts dzīve, viss notiek. Protams, ilgi es nekad ārā nepalieku, bet tās pašas vakariņas nav tā, ka 7 vakarā tev nav kur paēst. Nē, 11 vakarā vēl visi ir ārā, visi atpūšās, viss notiek tā kā, super. Jā, vienīgi nav kaut kāds milzu lielais šopings, bet, ja ļoti vajag, kur kaut vai var aizbraukt pusstundu līdz Nīcai, iepirkties un braukt atpakaļ. Jāuzkāpj bišķiņ kalniņā, bet kāpju caur Vecpilsētu, lai interesantāk. Var arī kāpt pa trepēm, pa mūri, lai tiktu uz skaistu dārzu ar ūdenskritumu un skaistu skatu uz pilsētu. Esmu atnākusi. Wow! Tas gan nav dabīgs, tas ir cilvēku veidojums. Bet ārprāt, cik skaisti. Un vēsti, tev uzreiz ir vēsti. Smidzina virsū arī. Visas kameras slapjas būs. Nekas. Un šeit, šajās maziņās ieliņās, Nīca jau izskatās kā mazs dienvidu ciematiņš provincē. Tā kā Nīca arī ir ļoti dažāda.
ir Nīcas opera ar brīvības statuju. Tepat pie pludmales. No visām promenādēm, man liekas, šī Nīcas promenāde vislabākā. Garuma ziņā un platuma ziņā visiem vietas pietiek. Vienīgi tas, ka koki ir tikai malā, nav daudz ēnas, bet priekš šodienas tas arī man baigi, jo nav vajadzīgs. 23 grādi ir perfekti saulītē. Paskatīsimies restorānam, kas ir arī pludmalē. Cenas starteri uzkodas 12, 19, 15, austeres 6,28 eiro, 12,45 eiro, veselas zivs 37, tad citas 68 vai 2 personām, dienas loms 79 eiro. Jā, kaut kādi salāti ir 25, pastas 15 līdz 45, gaļa 25, 27. Un vēl viens objekts, ko es gribēju apskatīt, kas bija manā sarakstā. Šis te dārzs. Tā kaut kā lēnām staigājot, brīnumainā kārtā es esmu izstaigājusi visus punktus, ko es biju sev atzīmējusi, tos galvenos. Tagad ir 7:30 vakarā, biju iebraukusi vienos, tad tur kamēr pusdienas, vēl kafiju padzeru, lai telefonu varētu palādēt. Jā, esmu diezgan izstaigājusi. Es biju domājusi, ka es braukšu atkal ar vilcieniņu savu mīļo, bet pat nebija īsti vajadzības. Protams, ka Nīcā palika vēl ļoti daudz ko redzēt. It īpaši tādas villas lielās un dārzi ir tādi kā svarīgi turisma objekti, bet tur ir jābrauc. Plus es esmu dikti vēlu, viss jau arī slēdzas ciet tomēr. Un to es atstāšu kādai citai reizei, jo es te labprāt atgrieztos. Nīca man ļoti patika. Protams, ka arī šeit ir bezpajumtnieki, kaut kādi interesanti tēli uzspēlēt citreiz. Kannās arī tas ir. Pie stacijas, vienmēr pie dzelzceļa stacijas ir tā, bet kopumā visur citur ļoti skaista pilsēta. Ļoti skaista. Un tāpat es jūtos šeit droši, labi. Te gan ir daudz vairāk vēl cilvēku, bet te ir arī lielākas platības un viss. Jā, skaisti krāsaini. Man patīk, ka tik ļoti krāsaini šeit ir. Jā, Nīca ļoti man patīk, ļoti. Ir klāt nākamā diena, pareizāk sakot, vakars, jo
Šodien es biju paņēmusi tādu kārtīgu atpūtas dienu, jo vakar bija tiešām ļoti liels nogurums. Un šodien es vienkārši ilgi gulēju, pēc tam gāju brokastīs, tad nedaudz iepirku arī ēdienu rītdienas braucienam, tāpēc, ka rīt man ir visgarākais un vissarežģītākais brauciens ar vilcienu. Līdz Pizai man ir vesels 2 pārsēšanās. Un pirmās pārsēšanās laikā man ir tikai 20 minūtes laika, lai tiktu uz savu vilcienu. Un tāpēc, ja mans pirmais vilciens kavē, tad es nokavēšu abus pārējos braucienus. Un savu ceļu es sāku 7 no rīta, un Pizā, ja viss iet pēc plāna, es būšu 2 pa dienu. Un tāpēc es jau laicīgi sagatavojos, nopirku savu brokastis, ūdeni un tā tālāk. Arī šodien bija tāda saimnieciska diena. Es izmazgāju veļu, jau gandrīz esmu sakrāmējusi visus čemodānus, salikusi visas mantas. Un es vēl paspēju šodien arī aiziet nopeldēties. Tāpēc, kā jau es teicu, man līdz jūrai ir tikai 5 minūtes. Un es biju mierīgi aizgājusi peldēt pludmalē. Perfekts milšaina pludmale, man blakus pavisam viesnīcai. Bet ūdens gan ir augsts. 20 grādi. Nav tā, ka pavisam augsts. Bet nebija arī tik silts kā Valencijā. Kad es biju Valencijā, Spānijā, bija tiešām ļoti silts ūdens. Es domāju, tur bija visi tie 26 grādi, bet tas jau bija gandrīz 2 nedēļas atpakaļ. Bet tagad šeit Kannās 20 grādi, bija vēsi. Es aizgāju 2 reizes nopeldēties. Pirmo reizi kāds 10 minūtes es tur paplunčājos ūdenī, un otro reizi kaut kādas 5 minūtes. Un tā kā ārā ir 23 grādi, tā tad nav tā, ka nenormāli karsts, bet priekš manis ir perfekts laiks. Tas, ka es mierīgi varu staigāt, dzīvot ārā, un nav tā, ka tad, kad bija 35, tu tikai paceli roku un tu uzreiz nosvīsti. Tagad ir ideāls laiks. Personīgi priekš manīm. Bet tad līdz ar to liekas, būtu jūrā ūdens 20 grādi, silti. Sajūtas ir tāds, vēsi. Ilgi ūdenī nevar nosēdēt. Un kopumā es esmu ļoti, ļoti apmierināta, ļoti priecīga. Gan labi atpūtusies, gan labi izstaigājusies un ļoti daudz ko redzējusi. Šī Francijas puse tiešām tāda super patīkama, krāšņa, krāsaina, silta, ar palmām. Tā kā es nezinu, ko vēl vairāk var vēlēties. Pa šīm 2 nedēļām vienīgi esmu sapratusi to, ka vajadzēja ieplānot vairāk atpūtas dienu, jo 2 nedēļas šādi te braukā katru dienu, cita pilsēta. Tas ir gan fiziski, gan arī mentāli pietiekami sarežģīti. Tu daudz domā, daudz staigā, daudz dari, daudz pārvietojies. Visu laiku ir jākoncentrējās, jāsako līdzi, cikos, kas, kā, kad. Jāmeklē vietas, kuras apmeklē, turisma objekti un tā tālāk un tā joprojām. Un tad vajadzēja vienkārši ieplānot vairāk šīs te atpūtas dienas. Vismaz 1-2 nedēļā. Tad būtu bijis ļoti viegli. Tiešām ļoti viegli. Jo fiziski un mentāli vajag atpūsties, tā kā es šodien neņēmu līdzi ne kameras, neko. Vienkārši mierīgi staigājos, baudīju pilsētu tā kā vietējā, bez kaut kādām kartēm, bez kaut kādiem pienākumiem vai turisma objektiem. Vienkārši staigāju, kur gribēju, darīju, ko gribēju. Un tas ļoti, ļoti, ļoti palīdz restartēties. Un šodien ir vaļā šīs te trepes Cannes festivāla kongresu nama, bet, diemžēl, nav sarkanais paklājs, ir zaļais. Bet, kur kaut kāda daļa vēl joprojām ir arī norobežotā. Tā.
Un šis video bija pietiekami garš, tā kā manu ceļojuma nogali un pēdējo sarežģīto vilciena braucienu tad varēs apskatīties nākamajā video.